Spīd saulīt, esam nokļuvuši Vecrīgā un šeit atrodas Double Coffee. Un šajā brīdī rubrika Kafija ar zvaigzni. Uzņēmēja Marika Ģederte agrāk brauc iepirkties uz Itāliju, taču tagad viņas favorīta valsts ir ASV. Apģērbu un apavu cenu un plašās izvēles dēļ. Par to ir rakstīts žurnālā Privātā dzīve. Protams, apskatīsim arī žurnālu Kas jauns, un jūs jau noprotat, kad šoreiz kopā ar mani ir uzņēmēja Marika Ģederte. Kā tev iet? Labrīt, pirmkārt mainat, labrīt VP skatītāji un lasītāji. Iet lieliski, šodien ir fantastiska diena un es ceru, ja tā turpināsies, tad mēs arī vien vairāk un vairāk smaidīsim. Saki, ko tu domā, vai tev ir viedoklis par globālo sasilšanu? Ir viedoklis. Ir tā, ka ja tā viss turpināsies, tad droši vien, ka būs jāmeklē kaut kāda siltāka vietiņa, jo 6 mēneši totāla augstumā, tumsā un sniegā, tas pa daudz ir. Tas ir man pat pa daudz. Starp citu, tātad šogad atkal būs Go Blonde, no kur līdz kuram datumam un kur? Jā, šogad ir tā, ka mums ir nevis blondīņu pasākums, bet Go Blonde aicina uz pasākumu, respektīvi blondīņas organizē. Šogad pasākums notiks vasaras vidū, 13. jūlijā, Pludmalē, visas dienas garumā. Tā kā mēs esam padomājuši un īstenībā esam izmainījuši formātu, esam izmainījuši laiku un norisi un vairāk organizēsim tādus kā sporta un izklaides pasākumu. Līdzīgi kā Ibizas stilā, es ļoti ceru, ka pēc kaut kāda laika radīsies arī Jūrmalas īpašā atmosfēra, Jūrmalas stils. Vairāk par šo pasākumu parunāsim tātad rubrikas izskaņā. Tas, kas mums ar tevi ir jāizdara, ir jāpaskatās, ko tad ir izdarījuši mani kolēģi no žurnāla Privātā dzīve un Kas jauns. Tu seko līdz godīgi tam, ko raksta Kas jauns, Privātā dzīve, Vakara ziņas un dažādi portāli? Šie 2 žurnāli, Kas jauns un Privātā dzīve, es viņus abonēju, es lasu. Un varētu teikt, tas ir tas vienīgais papīra formāts, kuru es arī izšķirstu no paša sākuma līdz beigām. Es nelasu avīzes, jo viss jaunums uzzina internetā. Un šis paliek, varbūt, ka mans tāds sievišķīgais tāds niķis. Jā, es lasu, protams. Starp citu, tu esi žurnālā Privātā dzīve, tātad tie cilvēki, kuri seko līdz tev, droši nopērciet žurnālu Privātā dzīve. Šeit ir gan somu kolekcija, gan arī apavi, apģērbs. Kādam apģērbam šopavasarī, kādām krāsām tu dod priekšroku? Protams, es arī esmu garstāvokļa cilvēks, ārkārtīgi. Es sevi droši vien arī uzskatu par estētu, man patīk skaistas lietas, un es pievēršu uzmanību īstenībā detaļām. Un varbūt krāsas nav tik svarīgas, kā tiešām detaļas, kā jau tu teici, somiņas, kurpes. Tas ir tas, kas tiešām manā arsenālā garderobē daudz ir. Bet man ir, protams, visas krāsas mājās, un es esmu arī pat savu drēbes kapes sataisījis tā, ka sākot ar baltām krāsām, beidzot ar melnām krāsām, un pa vidu ir krāsas. Ja mēs tā salīdzinām vidējo latvieti, es esmu tā, kur izvēlās, protams, parastas spilgtas krāsas. Bet tu esi arī viena no tām Latvijā zināmām sievietēm, kur ļoti pievērš uzmanību arī dažādiem aksesuāriem. Arī redz, tagad ir viss kaut kas ir. Ir. Tā ir man tiešām tā sirds lieta un aksesuāri arī ir ļoti daudz. Man patīk viņus kombinēt un savienot kaut kādas nesavienojamas lietas. Es eksperimentēju un sākotnēji tie eksperimenti nav bijuši veiksmīgi. Bet es domāju, ka jau ir brīdis, ka es esmu atradusi arī savu stilu. Un jā, tā ir lieta, ar ko man patīk. Tas ir tāds bišķiņš sportisks azarts. Tev ir dēls, saki, ko tavs dēls, viņš aug, viņš redz, ko tu dari, viņš lasa arī presi. Vai viņš, piemēram, ir domājis, ka viņš arī varētu būt zināms cilvēks? Es nezinu, vai viņš par to domā. Viņam, protams, liekas, tā ir norma, laika pa laikam mamma kaut kur parādās presē, ja? Un es viņam izskaidroju, kāpēc tā ir un kāpēc es pievēršu uzmanību arī, teiksim, protams, ka savai ārienei, lai, ejot, teiksim, uz publiskajiem pasākumiem, par to ir jādomā, jo cilvēkiem jau patīk kopti cilvēki, un es to mācu arī savam dēlam. Es mācu dēlam kombinēt krāsas, kombinēt, teiksim, apģērbu, un es
varbūt tas dabiski kaut kad agri vai vēl pie tā viņš nonāks, bet tagad viņam izskatās, ka pat intereses nav par to. Nu, ko, tad paskatīsimies nedaudz, ko raksta. Kas jauns ir žurnāla vāks, tad slepenā kamera. Aizkustinoši tā raksta žurnālisti, tas nav no manis. Reizī vizina mīļotā vīrieša bijušo sievu. Tad vēl, piemēram, sagaidiet ar smiekliem un aplausiem. Jāna Kalniņa atgriežas. Es saprotu, kad viņa atgriežas televīzijā. Kas ir Laura Rēnika īstā sieviete? To mēģina noskaidrot žurnālisti un konkrēti žurnālisti. Kas jauns? Es gribēju jautāt, ļoti bieži, starp citu, ir tā, ka žurnālisti prasa kaut kādiem astrologiem, un tad viņi saliek tos zināmos cilvēkus iespējams. Tu tici, ka tā var kaut ko tur sabīdīt, ka tā tas arī varētu būt? Redzi, es varu analizēt daudzas attiecības no otra gala. Piemēram, uzdodot sev jautājumu, kāpēc ir cilvēki, ar kuriem es varu sastrādāties vairāk kā 11 gadus, kāpēc ir cilvēki, ar kuriem es varu sadzīvot vairāk kā 20 gadus, un tad, kad tu sāc skatīties tiešām viņu šos te skaitļus, to viņu horoskopu, tad kaut kādas, tomēr pie kaut kāda rezultāta mēs nonākam, tā kā es domāju, kad es esmu no tādiem cilvēkiem, kas tic tam. Tu esi mainticīga? Laiku pa laikam, protams, kāds melns kaķis, kas pārkiem pāri man savojā dienu. Es cenšos, protams, neietekmēties, bet kaut kādas lietas man izsit no sliedēm, protams. Tu lasi arī horoskops, es saprotu, ja? Horoskops, jā, lasu. Ja tur ir rakstīts kaut kas tāds, ka šodien nevajag darīt, tu to noteikti nedarīsi? Es ļoti ticu savai intuīcijai, un man ir tā, ja man, teiksim, tāds sirds balss saka, ka šodien nevajag no mājas iet ārā vai nevajag kaut ko darīt, tad es to arī nedaru, bet es labprāt izlasu horoskopus, man patīk, un kāds pie tā ir piestrādājis. Kurš seksapīlāks atkal žurnāls Kas jauns pirms TV šovu Kuru kara 3 fināla Kas jauns veica aptauju, lai noskaidrot, kurš no fināla iekļuvušo koru vadītājiem pēc skatītāju domām ir seksapīlāks un ļoti pārliecinoši uzvar Normons Zušs. Vai tu seko līdz koru kariem? Diemžēl. Nē, es redzēju, protams, visas publikācijas un teiksim, kaut kādas intervijas, un man nav bijis īsta laika, teiksim, sekot televīzijas pārraidēm. Es televizoru ļoti maz skatos no tā brīža, kad es viņu no guļama istabas iznesām ārā dzīvojamā istabā. Es viņu faktiski vairs neskatos, tikai kaut kādas varbūt tenis spēles un pārraides, un es varu tikai novērtēt bildē konkrēti abus šos te māksliniekus, jā, un es pilnīgi piekrītu. Paskatīsimies arī, ko raksta žurnāls PDZ, jeb privātā dzīve, kā es teicu, Marika Ģederta Gozējas šajā žurnālā. Atkal žurnāla vāka ir par to, cik izmaksā piedalīšanās koru karos, tātad abi finālisti stāsta par to, cik viņi ir tērējuši. Piemēram, slavenības gatavojas dziesmu un deju svētkiem. Arī domā par dziesmu un deju svētkiem? Zini, ir tā, kad sakarā to, ka es pati organizēju pasākumu, kas būs pēc īstenībā pēc gan arī 2 mēnešiem, man viss prioritātes skar tikai un vienīgi šī pasākuma veiksmīgi norisi, un visu pārējo es esmu bišķiņ nolikusi malā, un pēc jūlija faktiski es ceru, ka es varēšu vairāk pievērsties jau uz savai emocionālai kaut kādam tam stāvoklim un apmeklēšu vairāk, varbūt kaut kādus koncertus, noteikti došos uz pozitīvus, un mums ļoti daudz visādi pasākumu vasarā notiek, bet es neesmu pārliecināta, vai man būs laiks aiziet dziesmu svētkiem, bet es to noteikti mēģināšu darīt. Vēl, piemēram, privātas ziņas Lepers atklāja motosezonu, tad viņš pārvietojas ar motorolleri. Es zinu, ka ir Latvijā zināmi cilvēki, kur izvēlas velosipēdu. Tu brauc ar džipu, bet vai gadās arī, piemēram, velosipēds, ja kaut kas cits? Jeb nē? Es ar velosipēdu nebraucu, protams, uz darbu, bet es ar velosipēdu, protams, pārvietojos un braukājos tāpat. Bet tas man arī, protams, šie velosipēdisti un motorolleru braucēji un motociklisti bišķiņi arī iedzen stresā mani kā it kā tomēr ar pieredzi braucēju, jo viņi tādi, uz viņiem skatos kā tādas
tā kā traks mušas, ja, kad pēkšņi ir tikuši ārā uz ielas un nevar saprast, kur braukt, kā braukt, pārvietojās ļoti haotiski. Man bišķi viņi iedzena stresā, bet pēc kaut kāda laika es sarodu ar viņiem un ļoti, ļoti šobrīd skatos arī tos mašīnas spoguļus, jo ir bijuši gadījumi, kad viņi tik pārliecinoši un droši jūtās uz ielas, kad nerēķinās varbūt ar autovadītājiem, bet mums ir jāsadzīvo. Vēl PDZ raksta par šo vokārtas skatu dalībniekiem par to, ka, piemēram, Berezina nesarunājas ar Pujātu un Jātnieks meklēja sievu. Tātad TV šovā viņš ir izšķīries no draudzenes un tagad piedalīsies šovām, bet viņam ir tikai 21 un tātad šovs saimnieks meklēja sievu. Saki, vai tiešām tad, kad ir 21, tas dzīve ir jāuztver tik nopietni, kad jāpiedalās šovā, lai meklētu sievu un domāt jau par tādām lietām? Kāpēc? Man šķiet, ka tajā laikā vajag mācīties un izbaudīt dzīvi, ja es nepareizi domāju, kā ir ar tevi? Nav pareizi vai nepareizi, katram savu tā individuālā lieta, kāpēc viņš ir nolēmis tik ātri meklēt sievu. Varbūt, ka viņam ir, ir bērnība nav varbūt bijusi, viņš ir agri iesācis savu kaut kādu patstāvīgo dzīvi. Grūti pateikt, bet es zinu pati no sevis, kad 18 gadu vecumā es arī gribēju apprecēties. Man liekas, kad bija tāda pirmā mīlestība, kad tas jau bija 18, viņam 21 tikai. Kad es pieļauju, ka tā var notikt. Un paldies Dievam, ka tas posms pagāja. Ko tagad runāsim konkrēti par to pasākumu, kur tu organizē atkal? Kāpēc nolēma atgriezties pie šī projekta Go Blonde? Ir tā, ka pateicoties turistu spiedienam un, arī cilvēkiem, kas man ir uzmundrinājuši un tiešām iedrošinājuši, pēc kaut kādas gada pauzes es nolēmu tomēr to uzsākt. Es ņēmu vērā turistu ieteikumus mainīt laiku, mainīt nedaudz arī formātu. Un es tagad esmu tādā, jāsaka, diezgan dziļā komfortā par to, kāds tas pasākums varētu izskatīties arī nākotnē. Un šobrīd tas notiks Pludmalē. Visu dienu būs dažādas sacensības gan uz ūdens, būs windsurfinga sacensības, būs Pludmales volejbola, jau starptautiskās sacensības, būs Harley Davidson moči, būs jau 3. Merlīnas Monroe līdzinieču konkurss, būs Miss un Misters Australian Gold, jau 2. konkurss, un ļoti daudz dejotājs un karsējmeitenes, respektīvi, radīsim tādu lounge čilošanas tādu atmosfēru, kur visas dienas garumā izklaidēs DJ. Mums ir pieteikušies DJ no Los Angeles un no Meksikas. Un pateicoties viņu iniciatīvai, tā programma arī tāda izveidojās. Bet pasākums taču būs bez maksas, cik es saprotu, ja? Jā, pasākumā ir aicināti visi. Un, bija tā, ka 2 gadus atpakaļ ļoti daudz turisti, kas brauc no Gvatemalas, no Jaunzēlandes, no Meksikas, viņi visi gribēja būt daļa no pasākuma. Un es saprotu, ka noturēt uzmanību tur 9 stundas pie skatuves, tas ir nereāli. Un tāpēc mēs radīsim šo te lounge atmosfēru. Katrs darīs, kas viņam būs sirdī tuvāks. Un vakarā, protams, jau būs noslēguma pasākums, kas notiks hotela Jūrmalas spa. Un tas jau būs maksas pasākums. Un savu dalību ir apstiprinājusi latīņu pop princese, tā viņa sevi dēvē, Lūna. Kad es ceru, ka šī atmosfēra turpināsies arī vakara pasākumā. Tātad gaidīsim jūliju un Go Blonde rīkoto pasākumu, kas šogad, es domāju, tāpat kā 2 iepriekšējie bija un būs gana grandios, bet šī bija rubrika Kafija ar zvaigzni, kas notiek sadarbībā ar Double Coffee. Un mēs sakām lielu paldies Jānim Riekstiņam. Tiekamies pēc nedēļas.